Labdien! Mani sauc Jāna Andersone. Paskatīsimies šodien, ko mums stāstīs, ko mums vēstīs kārtis. Par sasniegtu apmierinājumu un par to, ka nekur nav jāsteidzās. Pieņemiet to situāciju, kāda ir, izbaudiet. Tā. Kas te ir par runu par sliktām domām? Nedomājiet sliktas domas, nedomājiet to, nepievelciet neko sliktu. Neko sliktu nepievelciet. Domājiet labas domas. Ja jums sajūta, ka jūs esat iestikusi un nekas nenotiek, tā nav. Tā nav. Tas ir liktenīgi. Šis laiks ir ļoti nozīmīgs, liktenīgs. Visu slikto skalo prom. Tādēļ jūs nevarat doties uz priekšu, kamēr viss nav attīrīts ceļš. Jā, nevarat doties kā kuģīts uz priekšu. Ja tas smagums, sliktas domas vēl kaut kur ir. Nerīkojaties tā. Skatāmies tālāk. Darbs. Jums šobrīd vajag padomāt. Nedariet neko. Esiet kā ekuriņš. Un esiet draudzīgi pret sevi. Tā. Sēdiet uz vietas pagaidām, pārdomājiet dzīvi uz labāku, kāda ir iepriekš bijusi. Un visu to, kas vēl slikts, vai arī kādi cilvēki, no kā jāatbrīvojas. To visu attīrīt. Bet, ja jums liekas, ka nekas nenotiek, tā nav, jo kuģītis rādīja, jums ir virziens jau uz priekšu. Jūs jau virzieties tur, kur vajag. Bet svarīgi būt draudzīgiem pašiem pret sevi. Iet priekā, iet pozitīvās domās. Darīt to, kas patīk, kas priecē, kas rada patīkamas sajūtas, lai paliktu, lai ienkurotos tajās pozitīvajās domās un ar domu uz veiksmi. Tā, Gari noteikti palīdz. Jā, gari jums palīdz. Iespējams, kā dzimta, nav konkrēti, ka jūsu ģimene. Ja jūs ar kaut ko nodarbojaties jau, un jūs kaut kas dziedina, vai ne? Tātad jums ir kaut kas, jūsu talanti no dzimtas nākuši, un viņi tikai priecājās par to, ka jūs to izmantojat. Un viņi palīdz. Un notiek dziedināšanās process.
ir svarīgi uzticīgiem būt pašiem sev, just tas, kas pašiem der, kas vajadzīgs, lai ietu uz to veiksmīgo, pozitīvo dzīves posmu, mainītu, lai nebūtu tā kā agrāk, lai nebūtu sajūta, ka esiet iestrēdzis un smaga nasta, grūts liktenis. Šobrīd tas laiks, ka to var mainīt, bet ir jāpalīdz sev tās domiņas, kur domiņas uz galvu. Te arī pats var būt kaitnieks sev. Ir jādomā pozitīvas domas. Tas ir ļoti svarīgi. Un pati pirmā mums kārts bija. Esiet mierīgi un novērtējiet šo laiku, kas ar jums notiek. Mainieties šajā laikā. Pierodiet pie šīs mierīgās situācijas, kad vairs nav nekas tik grūti, kad nav vairs jāraizējās par kaut ko. Atļaujiet sev izbaudīt šo laiku. Tās par dūmiem. Jo te ir teikts, ja domāsim slikti, mēs to Pandoru lādi paši atvērsim. Kā domāsim, tā būs. Mēs paši sev esam dzīves burgi. Tāpēc tagad sevi jāaudzina mierīgi, jāvirza domāšana pozitīvā virzienā. Iespējams, jums šobrīd nekas nevajadzētu traucēt nevienam. Gaidat ko? Prieku svētkus. Tā, skatāmies. Jūs dzīvi dzīvojat, nevis gaidat. Neizturties tā, kad jums jāgaida tos svētkus. Radiet paši tos svētkus. Jo nav tā, ka jums kāds atnāks un radīs tos svētkus. Jā, protams, mēs varam būt kādā kolektīvā, kur mums patīk. Arī to varam izmantot. Kādā cilvēku lokā būt. Un arī to laiku varam izmantot. Bet nevis sēdēt gaidīt, bet pēc sajūtām sajust, iet tur, kur patīk, pēc sajūtām. Ja mani tas priecēs, tad iet uz turieni. Ja ne, tad ne. Nebūt tādā nabadzīgā stāvoklī, ka kaut kas jāgaida. Viss ir viss. Ko vēlaties, to darat. Viss ir iespējams. Ir jāmāk paņemt. Ir jāmāk plašāk pavērt to skatījumu, tās domas. Ir iespējams. Tā kā bieži mēs teikuši, varbūt esam, nav naudas vai kā mēs nepareizi sakam. Tā, nauda ir visur. Viņa visu laiku ir tikai, viņa jāmāk paņemt. Un nedrīkst runāt sev, netaisīt blokus, ka nav naudas. Nauda ir visur. Te par attiecībām iet runa arī.
Nav jāgaida no attiecībām, kad būs attiecības, tad jūs būsiet laimīgi. Nē. Jums tagad, tūlīt jābūt laimīgiem. Novērtējiet jau to, kas jums ir, ko jau esiet panākuši, cik daudz ziniet. Novērtējiet sevi. Variet būt pateicīgs, ka tas laiks, ko jūs tagad veltat sev, beidzot, varat tā atļauties un veltīt to laiku sev. Tā, kas tās par problēmām? Attiecībās. Noteikti būs problēmas. Ja kāds gribēs pakļaut, nedrīkst būt attiecībās tādām sazināšanās veidam, ja, kad kāds kaut ko pakļauj. Ir jābūt vieglumam attiecībās un saskaņā ar abiem partneriem. Abi, lai ir apmierināti, tad būs labi attiecībās. Ja kādam ir slikti no tās savienības attiecībās, tad iznākums būs slikts. Jā. Mēdz būt arī tādas līgumi. Tādi līgumi. Mēdz būt tādi līgumi. Te ir par dzimtu. Dzimtā bija problēmas. Dzimtā bija problēmas, kad bija tādas attiecības, kad kāds pakļāva vai vīrietis pakļāva sievieti, vai sieviete pakļāva vīrieti. Tādi līgumi, tādas laulības bija. Rāda. Satraukumi. Likteņa. Nezināja, nesaprata to situāciju, zināšanu nebija. Izmisums bija dzimtā. Daudziem tādas attiecības bija netik saskanīgas. Bet tagad ir atslēdziņa mums rokās, un mēs zinām, kā veidot attiecības. Lai šādi nedzīvotu ar dusmām, bet dusmas izslaucītu un izslaucītu tās bezizējas stāvokļus. Šķiet, esam iegājuši attiecībās un kad nevar neko mainīt. Nē, tā nav. Ja nemainīja, tā tad bija kaut kāda izdevība, bailes, ko nevarēja, kaut kāda atkarība, ko nevarēja pārvarēt un savu dzīvi mainīt. Un tādēļ dzīvoja strīdos. Un nemainīja savu dzīvi. Likās, ka nevar. Bet vajag iet uz prieku, tur, kur ir dāvanas, kad mēs paši esam kā dāvanas, kad mēs dodam otram arī dāvanas, to attieksmi. Varbūt, ka šis laiks ir vienatnē mums dots, lai saprastu, kādas attiecības mēs vēlamies, lai mainītu. Bet ir jāsadarbojas ar apkārtējiem. Pat ja esam tā kā vienatnē, visas gudrības ir, bet tik un tā jāturpina mācīties.
Bet daudz ko jau spējam tagad darīt un mainīt, lai neietekmētos, zināšanas turpināt vērt grāmatu un meklēt, neapstāties. Neapstāties no negatīva, kā iet projām, ja ir kāds iestrēdzis tajā, kad nevar kaut ko pamainīt dzīvē. Tad iet prom no ļaunām acīm, ļaunām mēlēm, cilvēkiem, kas maskās. Spēks, enerģija, šobrīd ir enerģija. Iespējams vēro jūs mājās, vai iedzīvotāji vēro jūs. Tā varētu būt. Tad jums ir jāmeklē aizsardzība, jāturpina būt tāpat. Gudrai un pielietot prakses, kā izvairīties no tādiem skaudīgiem cilvēkiem, kuriem pietrūkst zināšanu tādā jomā, lai mainītos situācija. Mainamies mēs, mainās apkārtēji. Vai ne? Vīrietis. Uzpildēja mums vīrietis. Ko tas vīrietis mums teiks? Vīrietis ar veidzenavām. Vīrietis ar veidzenavām. Kāds sakars ar mums? Tā. Surpris. Grib pārsteigumu varbūt taisīt jums vīrietis. Grib kaut ko mainīt. Un taisa. Notiek viņam kā ar vēja dzirnavām situācija, bet grib kaut ko mainīt dzīvē, ir izlēmis kaut ko mainīt, savu veiksmi meklē, kāpēc mums meklē līdzekļus uz to veiksmi. Kāpēc mums to vajag zināt? Viņš cīnās ar situāciju. Viņam arī notiek transformācija. Šobrīd mēs esam jau tajā un daudz ko esam mainījuši un mums ir vieglāk. Bet te vīrietis laikam tieši šobrīd saskarās. Kaut kas ar radiniekiem saistīts, cīnās ar radiniekiem. Vīrietis. Bet, jau gaisma tuneļa galā. Kāds viņam rāda, varbūt savs eņģelīts arī rāda virza ceļu. Varbūt ir sācis iepazīt zīmes arī. Tādēļ, kad tas izmisums ir tik liels. Nav variantu, kā dzīvē ieklausīties, pabūt ar sevi vienatnē un sākt saskatīt tās zīmes, ko patiesībā visums raida. Jo nevienu cilvēku neatstāja nelaimē, tikai vai cilvēks sāk redzēt tās zīmes. Daudzi netiek tam pāri,
un saslimst, piemēram. Šobrīd kā tuksnesī. Kāpēc mums par vīrieti saka runāt? Tuksnesī, sieviete. Tuksnesī, sieviete. Jūs kā tuksnesī, tik tālu es tā. Tā. Un jūs kā pirmā varētu būt. Te noteikti ir par iepriekšējo vīrieti, ar kuru šķīrāties. Šeit jau jūs, kā gaismiņa, ja jūs pirmā izgājāt, liekas tā, tad viņam kā gaismiņa esiet, viņš seko jums, ņem piemēru no jums. Tā es sapratu. Jā, jo jūs valdat, jau pati savā krēslā sēdiet un jau nosakat savu dzīvi, kā jūs gribat to nodzīvot. Aiziet no meliem. Vairs tādu no nepatikšanām. Tādu vairs negribas piedzīvot, vai ne? Kas griež realitāti, nav saprotama. Cilvēki, kas maskās. Kas grib pievilināt, bet šeit vēl varētu būt, ja jau par vīrieti var gadīties, nav runa par jums, bet kad viņam ir sieviete, kas valda pār viņu un ir notiek meli. Ir iekļuvis nepatikšanās un neredz taisnību. Arī tāda informācija var būt. Un te ir atkarības, ar ko cīnās viņš. Tā arī var būt, tūlīt skatīsimies. Bet tas ir noticis taisnīgi. Ja viņam ir tāda sieviete, kas valda pār viņu. Te ir jūtas iesaistītas, arī nauda. Un tas ir, enerģijas noplūdes. No tādām, attiecībām ir vienmēr jāiet projām, tādēļ nesteigties. Un vienmēr savus bērnus sargājiet, stāstiet, ka mēdz tā būt, kad lai nesteidzās. Lai iepazīst, lai novērtē viens otru un tikai tad sāk savienību to kopā dzīvošanu, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lai tās enerģijas sakristu pārim un lai justos viens ar otru ļoti ērti un viens otram piemēroti, nevis, kad kāds pār kādu valda. Tāpēc ir svarīgi attiecībās zināt, ko gribam un kā gribam, kādas attiecības un vai saskan. Un par ģimeni, varbūt grib ģimeni, bet ko nozīmē cilvēkam ģimene? Varbūt sievietei nozīmē ģimene, vīrs, viņš un bērns, a vīrietim varbūt nozīmē viņa ģimene. Lūk. Dažādi varbūt, tāpēc tas ir jānoskaidro, lai. Un te vīrietim vajadzīgs aiziet no šīs enerģijas noplūdes, kas viņu vēl piesaista pie tās sievietes, tā varētu būt. Bet tas ir tik tiešām liktenīgi. Viņš ir pats ar savām rīcībām
to panācis. Un tagad viņam tas ir jānoskaidro. Mums katram ir savas mācības. Arī mēs iekļuvām tādā situācijā, lai mēs mācētu būt valdnieki pār savu dzīvi. Lūk, un arī tad vīrietis, lai viņš spētu nogriezt to, kas viņam traucē, un atrastu ceļu pie sevis, un skaidri zinātu, ko patiesībā grib, kādi mērķi, kādas vēlmes, un te ir pat maģiska ietekme, kad apzināti rīkojās, lai piesaistītu. Tas nozīmē tā kā maģiska ietekme, ka apzināti cilvēks to dara, lai cilvēku piesaistītu. Tad to var saukt par maģisku ietekmi. Nevajag no tā baidīties, to vajag saprast un, kā jau teicu, pašiem būt savas dzīves noteicējiem. Jā, būt kā lācim. Interesanti. Neļaut manipulēt. Iet uz savu gudrību, cieņpilnu attieksmi, uz garīgumu, uz zināšanām, uz tīru informāciju, skaidru galvu un jauku sadarbību ar cilvēkiem, it visā ar partneri un atrast savu partneri. Lūk, lai aizietu no lāstiem, ļaunām acīm, no negatīvām maģiskām ietekmēm. Tāpēc jau mums ir tās dziļās zināšanas jāmeklē, lai mēs saprastu, ko tas nozīmē mīlēt sevi, lai ienāktu mums pārmaiņas. Lūk, laikam beigšu, jo man telefons, lai baterija beigsies. Lūk, lai mēs justu sevi, savu intuīciju, saprastu sevi, justu savu ķermeni un saprastu, kas ir mums vajadzīgs, tas der vai neder, lai atšķirtu, ar kādiem cilvēkiem tiekamies, vai patiesi, vai tas nekaitē mūsu veselībai. Lūk. Lai negrieztu mums mūsu skaidro prātu, lai neteiktu, nē, mēs nepareizi domājam, ja? Lai neviens to nevar izdarīt, lai mēs paliktu sev uzticīgi, lai mēs saprastu, jā, mēs tā domājam un mēs pie tā paliksim, jo zinām, ka tas mums ir nepieciešams. Nevis cits teiks, kā mums ir nepieciešams. Tas saistībā arī pat, piemēram, ar dakteriem pat var būt. Tikai mēs varam just savu ķermeni, kad iesaka dakteris. Reizēm jābūt uzstājīgiem un jāpasaka, kas jums der, kas jums neder. Un kāds dakteris jums der, kāds neder. Lūk, ticiet augstākiem spēkiem, ticiet, ka katram ir savs eņģelīts un viņš jūs virza. Mācieties saskatīt no ārpuses tās zīmes. Arī mājās, ne tikai ārpusē, kas mums ir tuvumā. Lūk, līdz citai reizei padalieties ar savām domām.